Šodien, 15. oktobrī, par spīti lietum, pie mūsu skolas tika atklāta piemiņas plāksne pulkvedim Ansim Zeltiņam. Starp visiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kas ir vairāk kā 2000, Piebaldzēns pulkvedis Zeltiņš ir viena no tām spilgtākām zvaigznēm. Viņam bija galvenā prasība pret cilvēku stāju. Viņš bieži vien teica, nu jā, zeltās labi, ka stājas nav. Es domāju, ka varbūt nākosiet uz skolu un skatoties uz šo plāksni, atcerēsimies, ka mums stāja jāsaglabā. Piedzimis starp zemi un starp debesīm, visiem vējiem norūdīts. Ar trīs zvaigznēm izdilušā kabatā ietvīs, kas dzimis Latvijā. Pirms valsts svētkiem 11. un 18. novembrī, es domāju, diez vai kādā novadā ir tik skaists pasākums kā šodien. Pirmā pasaules kara 4. vidzemes pulka komandieris Ansis Zeltiņš ir atgriezies savā dzimtajā skolā. Tas ir brīnišķīgi, ka ir bijuši cilvēki, kas nāca ar šo pirmo impulsu, ka jāuzliek šāda plāksne. Mēs savā fonda valdē pieņēmām lēmumu apbalvot jūsu novada priekšnieci Ellas kundzi ar Lāčplēša godazīmi. Samērslotām roku likteņs līnijām ietvīrs, kas dzimis Latvijā. Un tam dziļi azotē noglabāts ir jā un nē, lai ir vieglāk. Varbūt, ka viņš pavisam drīz pasauli šo salāpīs. Varbūt, ka viņu ņems. Lai jums visos būtu iekšā varoņu gars, lai mēs visi stāvētu stipri, cieši un cīnītos par Latviju, par viņas labklājību un uzplaukumu. Manuprāt, tas ir diezgan liels gods, un es domāju, ka mums Piebaldzēniem ir jābūt lepniem par to, ka no mūsu novada ir nācis šis ļoti slavenais, populārais cilvēks Ansis Zeltiņš, kura dēļ ir iegūt arī Latvijas valsts neatkarību. Viņš ir palīdzējis to izcīnīt, un es domāju, jābūt tiešām lielam godam. Pēc šodienas pasākums jūtos lepna, kā Piebaldzēns, būdam Piebaldzēns 6. paudzē. Es lepojos ar novadu vēsturi un ar tās veidotājiem. Un es domāju, ka mums ikvienam ir jābūt lepnam par to, ka mūsu Vecpiebalgas vidusskola ir ar izcilību beiguši tādu cilvēku Ansis Zeltiņš, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, un kad jaunai paaudzē būtu daudz no viņa ko mācīties.